Es tā domāju, ka kaut kādai vadībai, jeb es nezinu, kā to sauc, muzejam jābūt cilvēkam no malas. Jābūt, lai tas būtu kaut kāds inteliģents, izglītots kaut kāds vakarēropietis, jo mūsējos nevar laist. Vienkārši arī man nevienu nevar laist tur, un es arī negribu. Bet, saprot, mēs iekšēji, mēs vērtējam mākslinieku pēc cilvēciskām īpašībām. Tu esi baigi foršs čals, tad ja tu esi arī mākslinieks, ja tu esi operators, teiksim, tad tu arī labs operators, ja tu esi foršs čals. Bet dzīvē ir otrādi. Ja? Ir pilns pasaulē ar piemēriem, kur tie, piemēram, mākslinieki ir miruši, mēs nezinām, kādi viņi bijuši dzīvē, bet viņi bija tādas cūks un nezinu kādi vēl lasie un rupie un nezinu kas. No viņiem mums palika tikai viņa māksla. Un mēs sakām, vai cik forši. Saprot? Un Latvija ir tā, ka mēs vērtējam mākslinieks pēc cilvēciskām īpašībām, nevis pēc mākslas. Un tas ir slikti. Un tāpēc vajag, lai tas vadītājs ir kaut kāds ārzemnieks, kuram ir nelatviska, ne postpadomiska kaut kāda un padomiska izglītība un kaut kāda dzīves pieredze, lai viņš to vērtē cilvēks pēc viņa darbiem. Otrs, muzejam tiešām jāizvēlās ir kaut kāds, lai būtu visi tie darbi kaut kādi unikāli, tādā plus-mínus pasaules kontekstā. Nevar ņemt darbus, kur ir līdzīgi vai ļoti līdzīgi vai atdarinājums, ko es jau iepriekšējā tēmā uz jūsu iepriekšējo jautājumu atbildēju. Jāņem maksimāli, lai mēs esam tā, ka kāds grib atbraukt un redzēt Latvijas mākslu, un viņš redz nevis pakaļdarinājumus, bet viņš redz, varbūt kaut kā bišķiņ sliktāk, varbūt arī mazāk izmērā, varbūt vēl kaut kādu, varbūt netiek spilgti, jo mums tāda māksla varbūt ir tāda bišķiņ tāda, skandināviskāk varbūt. Bet lai tas būtu unikāls. Un tas ir svarīgi. Un tālāk vajag vienkārši krāt. Vajag taisīt muzeju, jo ir tik daudz visādi pilsētu, kur ir interesanti tikai dēļ muzeja. Aizbrauc uz Ņujorku vai aizbrauc uz Parīzi. Tev kā turists tev iedos programmu, tu samaksā naudu, tev izvadās viss, tev visur paēdinās. Ko tu redzēsi Ņujorkā? Muzejs, 1, 2, 3. Vienīgais, kas uz mākslas būtu neatiecās, brīvības statuja. Vispār, un arī varbūt tajā Empire Buildingā aizbrauks. Bet pārējais ir tikai muzeji. Ko skatīties Parīzē? Eiffel tornis, bet muzeja arī, saprot. Vai Rīga ir tāda? Absolūti nav. Absolūti nav. Vai ne? Nē. Jā. Kas mums ir? Mums ir smuks meitenes, un ar to mēs varam tirgoties. Ne? Un lētāks alus nekā kaut kur citur var būt. Arī to mēs varam tā notirgot. Un tas ir viss, bet, diemžēl, muzeju mēs nevaram notirgot. Un es gribētu, lai tas muzejs būtu tādi, ka cilvēki nāk un teikt, paldies Dievam, šitais mākslinieks būs super, ļoti labs. Paldies Dievam, viņš nav tur kaut kāds radnieks vai draugs tur muzeja direktoram vai kaut kādām tādām un tā tālāk, un lai viņš tiešām ir tāds.